Ko jūs domājat par metālu? Metālu. Tas ir ar ķēdēm, tie čaļi, kas, es nezinu, es nekā laba nedomāju par viņiem. Jā. Nepatīk, jā? Nepatīk man reāli. Okay. Es nezinu, neesmu daudz interesējies, bet, nav nekāda pretenzija pret metālu pagaidām. Vai jūs zināt kādas metāla grupas nosaukums vai izpildītājs? Metālika, jā. Tas ir klasiskais. Korn varbūt ir metāls, nezinu, kaut kas vēl. Nenāk prātā, gan jau zināt tā, bet tagad nē. Jums ir bijis tā, ka jūs kādreiz gribat iet uz koncertu metālu, bet neaizējat, jo bail, ka kāds pa purnu varētu iedot? Nē, nav tā bijis. Nē, nav bijusi tāda doma aiziet. Iedomājieties, ka jūs esat situācijā, mēs esam, piemēram, jūs metāla koncertā, un jūs uzgrūžaties virsū netīšām kādām čalim, un viņš pagriežās, un viņš ir milzīgs metālists, un viņš ierauga, ka jūs esat aliņu viņam virsū uzlējis. Kā jūs atrunāsieties, lai viņš jums neiedotu pa purnu? Došu pretī. Kādi būs tie vārdi? Iedomājies, ka tev ir tikai viena izvēle. Atrunāties, vai nu viņš sitīs, ka tev sasiets rokas. Kādi ir tie maģiskie vārdi, kā var atrunāt metālistu, lai viņš tā nedara? Es notupšos. Es notupšos, tad viņam saka, es notupšos. Un tad viņš bams. Es skriešu uz prom. Ko tu viņam teiktu? Es teikšu, sorry, vecīt, varbūt var kompensēt ar vienu aliņu tev. Uzdānāt. Tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Tas ir īstais virziens. Un kā jums šķiet, kas metālistiem besīja ārā? Ka viņi necieš to? Hipsteri. Es nezinu, ar kaut kāda elektriskā mūzika, varbūt hip-hops vai trends, kaut kas tāds. Vēl kaut kas bija? Novēlējums. Jā. Ko jūs gribat novēlēt Ko jūs novēlat tiem metālistiem, kuri tagad skatās un ienīs šito video? Izdomā tevi kā. Es nezinu, ko es varu novēlēt, lai turpina klausīties metālu un lai izbauda dzīvi kārtīgi. Ko jūs domājat par riteņbraucējiem Rīgā? Šitā te tu var piespiest augšā un nostīties kādu citu Rīgu par video, tā kā es skatos tagad, vai arī nospied uz mums, un tad tu būsi mūsu kanāla abonents, un tu būsi mūsu verdzībā. Arsenāls!